Tu esi kadrā, ja kas. Recordings strādā tad ir? Jau pēdējās 10 minūtes. Kā viltelmību mēģināja nogalināt? Tas ir ierakstīts? Jā. Nē. Jā, var sakot, runājot par tēmu, kā rakstīt vai nerakstīt zinātnisko fantastiku un fantasiju. Gonta, es tevi dzirdu. Man ir jāsāk, jā, neviens man nedzird, pēc, ka es esmu klusī. Es mēģināšu runāt labi nostādītā balsī. Par šo tēmu runājot, pirmā un fundamentālākā problēma ir
tāda, ka tā tēma ir šausmīgi plaša, tāpēc es mēģināšu viņu drusciņu sašaurināt. Sašaurināt ar punktu 1, ka, var sakot, ir 2 punkti, kas man arī iepriekš jāpasaka. 1 punkts ir tāds, ka pilnīgi neatkarīgi no tā, kā jūs rakstīsiet, vienmēr būs kāds, kas atnāks un pateiks, ka šitā te rakstīt nevajag. Un faktiski vienīgais, kas jums ir jāizdara, mēģinot sev atbildēt uz jautājumu, kā rakstīt vai nerakstīt, ir saprast, kurus cilvēkus jūs gribat atļauties atstāt neapmierinātus un kurus cilvēkus jūs gribat iepriecināt. Tas ir absolūti, vārsakot, ka, teiksim, mēs uzrakstu grāmatu mirušie nepiedod, no kuras viena daļa lasītāji saka, ka, vārsakot, viss ir ļoti jauki, bet tur nav pietiekami daudz maģijas, un tur nav pietiekami daudz pasaules izstrādātas un tādā garā, un otra daļa saka, viss jau ļoti jauki, bet tajā grāmatā ir pārāk daudz maģijas, es nesaprotu, kāpēc viņai tas viss ir vajadzīgs. Tur ir, vārsakot, tev vienmēr ir jāmēģina atrast kaut kādu to auditoriju, kurai tu gribi rakstīt, un otrs punkts ir tāds, ka tu pilnīgi mierīgi vari ignorēt pilnīgi visus padomus, ieskaitot tos, ko pateikšu es, jo vienmēr ir tavs mīļotais cilvēks vai tavi vecāki vai vecmāmiņi, kas labprāt lasīs to, ko tu raksti. Un ļoti bieži rakstīt ir vienkārši forši neatkarīgi no tā, kas un cik daudz to lasu un cik daudz cilvēku pasaka, tas ir pilnīgs sods. Lūk. Un trešā piezīme būs tāda, ka lielākai daļai no tā, ko es teikšu, jūs varēsiet pacelt rociņu un teikt, bet šitais te neskaidās, tāpēc, ka Tolkiens rakstīja garus aprakstus, un tāpēc es varu atļauties rakstīt garus aprakstus, tāpēc, ka Tolkiens tā darīja, vai Azīmovs raksta ar kūkainus dialogus, tāpēc kūkainu dialogu zinātniskajā fantastikā ir ok. Faktiski, protams, ka viņi to var atļauties, jo viņi ir šausmīgi krūti. Lielākā daļa no mums nav tik šausmīgi krūti, lai varētu atļauties. Ja jūs gribat kopēt lielos meistarus, tad lūdzu kopējiet to no viņiem, kas ir labs. Nevis nokopējiet tikai slikto un sakiet, ka tas ir ok, jo meistari arī tā darīja. Un vēl viens ļoti, ļoti svarīgs princips ir, tad, kad jūs sākat rakstīt, labi, man šķiet, ka man jums nav jāsaka visiem, ka, vārsakot, ir viena daļa cilvēku, kas sāk rakstīt fantāziju, tāpēc, ka viņi ir izlasījuši kaut kādu fantāzijas darbu, kas viņiem ir licies primitīvs un stulbs, un tad viņi ir padomājuši, es arī tā varu uzrakstīt, un tad viņi to arī ir uzrakstījuši, un ir šausmīgi pārsteigti, kāpēc kāds viņam saka, ka tā nevajag darīt. Bet jūsu gadījumā es jums gribētu likt pie sirds, ja jūs izlasāt, teiksim, lasāt kādu fantāzijas paveidu un padomājat, un šito uzrakstīt gan ir šausmīgi vienkārši, tur nekas nav līdz jādomā, vai jūs lasāt kādu zinātniskās fantastikas paveidu un domājat, šitais te gan ir vienkāršāk nekā tas, kas man patīk un interesē, absolūti nenozīmē, ka jūs to varat izdarīt labi. Piemēram, faktiski ir tā, ka jo mazāk tu uz kādu žanru paveidu saproti, jo tev viņš liekas vienkāršāks. Piemēram, es neko, godīgi saku, es neko nesaprotu no alternatīvās vēstures, es klausos visas sarunas par alternatīvo vēsturi, un es domāju, tas jau ir vienkārši, vai ne, tur aizbrauc, noguldina Hitleru, viss mainās, vajag interesanti un vienkārši uzrakstīt. Tajā pašā laikā tie cilvēki, kas to dara nopietni, viņi rokās materiālos, viņi skatās vēsturi, viņi izpēta tādas lietas, kas man par prātā nav ienākušas, un var sakot, jo tu nopietnāk kaut ko dari, jo tev tas kļūst sarežģītāk, un tas ir labi. Un ja tev liekas, ka tas, ko tu raksti, ir vienkārši uzrakstāms, tad tas visticamāk nozīmē to, ka tu kaut ko dari nepareizi. Lūk, bet man šķiet, ka vispār visa fantāzijas... Un vēl viens punkts pirms visa ir, ka visi pārējie likumi, kas attiecas uz labu literatūru, darbojas arī fantāzijā un fantastikā. Es nemēģināšu jums stāstīt par to, ka ir jābūt, ka
varoņu raksturiem ir jābūt labi izveidotiem un pastāvīgiem visu darbu gaitā, vai ka sižetam ir jābūt saģēcīgam, jo tas attiecās uz labu literatūru vispār. Un jūs nevarat, pat tad, ja kritika saka, sērijas žanrs pieļauj rakstīt stulbi, tas neatiecas uz jums, vienkārši kritiķi ir mēģina būt mīļi, bet tas nenozīmē, ka jums ir jābūt mīļiem pret sevi. Lūk, bet stingri ņemot, man šķiet, ka visu zinātniskās fantastikas un fantāzijas rakstīšanas pamatā ir viena doma, un šī doma ir, ka rakstnieks drīkst samelot un tikai vienreiz. Visa darba gaitā tu vari atļauties tikai vienu reizi palūgt lasītājiem, notic šitai te vienai lietai, un viss pārējais ir patiesība. Piemēram, tava premisa, vai tie tavi vieni meli, kuriem faktiski, kurus var parasti ļoti vienkārši noformulēt vienā teikumā, īsākā, garākā, viņi ir ietilpināmi vienā teikumā, un ja tev liekas, ka tu vari savus melus aprakstīt tikai 3, 4, 5 dažādos teikumos, tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Piemēram, vieni meli paralēlā pasaulē, viss cilvēku dvēsele ir atdalīta no viņa un seko viņam dēmona formā, kas ir pulmana attiecīgi tumšās matērijas. Un viss pārējais, kas notiek šajās grāmatās, ir attīstās no šīs vienas idejas par paralēlo pasauli, kur cilvēkam ir šis kompanjons dēmons. Vai roboti ir pakļauti 3 robotikas likumiem, kas ir viss pārējais, kas ir Zīmova robotu grāmatās, ir kaut kas tāds, ko mēs varam ekstrapolēt no mūsu esošās zinātnes, teiksim, ka robotus principā ir iespējams saražot vai principā ir iespējams doties kosmosā, bet tā doma, ka roboti ir pakļauti 3 robotikas pamatlikumiem, tas ir kaut kas tāds, kuriem mums ir labprātīgi jānotic. Un ja mēs par to padomājam, teiksim, par to, kā attīstās mūsdienās robotika un mākslīgais intelekts, mums ir pilnīgi skaidrs, ka doma, ka robots nedrīkst darīt pāri cilvēkam, ir viena no pēdējām domām, ko kāds militārists, kas reāli ražo robotus, viņā ieprogrammēs. Cik man zināms, tad vispār robotika arvien vairāk virzās uz to pusi, lai cilvēks justos maksimāli maz vainīgs, liekot kādu citu nogalināt. Vai, piemēram, pastāv durvju pasauli, kas tehnoloģijas vietā izmanto maģiju, kas ir attiecīgi Harijs Poters. Pēc tam tajā brīdī, kad Rowling sāk likt iekšā citus elementus, iz sērijas pareģojumi ir patiesi un piepildās, tas jau sāk kļūt uz jautājumu zīmes. Vai arī mana grāmata Mirušie nepiedod, mēli ir šausmīgi vienkārši, emocijas ir maģija, viss pārējais satrasinās no tām. Lūk, un tas ir vienlaikus šī premisa ir šausmīgi vienkārši, tāpēc, ka tev tiešām atliek tikai izdomāt vienu teikumu, kas pasaka visu, ko tas taisies melot. Un pirmajā brīdī, kad es jums tā pasaku, tad jums liekas, pļāvies, kā var tik šausmīgi daudz, ko es gribu visu izdarīt savādāk un interesantāk, kā to visu ietalpināt vienā īsā teikumā. Patiesībā ir tā, ka fantāzija un fantastika ir īpaši forša žanra tieši ar to, ka tur visas lietas, kas notiek, tām ir jābūt kaut kādā veidā izrietošām vienai no otras. Tu paņem vienu premisu, šos vienus melus, un tu jautā sev, ok, ja ir tā, ja es pieņemu, ka šis ir patiesi, tad kas tad vēl notiek sabiedrībā, kas pasaulē, kurā
kurā šie vieni meli ir patiesi, kas tad vēl var būt patiesi un kas tad vēl var būt nepatiesi. Un līdz ar to Zīmols var uzrakstīt veselu sēriju robotu stāstu, kas darbojas tieši jautājumā, kas ir uzbūvēta ap jautājumu, kādā veidā darbojas šie likumi, kurā brīdī šie likumi nonāk pretrunā, kas notiek, kad viņi nonāk pretrunā paši ar sevi, kas notiek, ja tos mēģina pārkāpt, un tā tālāk. Un tajā pašā, var sakot, faktiski ir tā, ka jo vienkāršāks melus jūs izdomājat, jo vieglāk jums ir rakstīt daudzus darbus. Teiksim, ja jūs plānojat uzrakstīt vienu grāmatu un viss, tad principā jūs varat atļauties arī tos melus uztaisīt diezgan komplicēts un tādu garu teikumu. Iz sērijas pasaulē pastāv tas un vēl tas, kas ir kaut kādā veidā saistīts. Teiksim, tai manai grāmatai, kas drīz iznāks, būtu zvaigzne un lai meli faktiski, es tieši šorīt par to ilgi domāju, ka šie meli ir ļoti komplicēti. Pasaulē, var sakot, ka lietas un cilvēki var pārvērsties par laumām, kuru valodu saprot tikai bērni. Tie jau ir diezgan sarežģīti meli, un es šajā grāmatī varu uzrakstīt vienu mazu grāmatiņu, tāpēc, ka tikko es mēģinātu rakstīt tālāk, tā es neizbēgam nonāktu pretrunā pati ar sevi. Vai vismaz tad man būtu ļoti ilgi jādomā, lai savāktu kopā visu to, kas man ir sagājis sviestā. Te arī būtu labs piemērs, būtu tas pats Azīmovs, kuram sākotnēji bija 3 robotikas likumi. Ļoti foršas grāmatiņas, vai ne? Gan tie stāsti, ko lielākā daļa no mums ir lasījuši, es robots krājumā, gan arī robotu detektīvu triloģija. Un tad viņam vienā brīdī parādās papildus meli. Robotiem var piemist telepātiju. Kas jau ir pilnīgi kas cits, kas jau ir jau no citas operas, viņš var sakot, viņš ir spiests papildināt savu melu krājumu ar vēl vieniem meliem. Roboti var būt telepātiski. Un tad viņš sāk rakstīt Foundation sēriju, kas vienā brīdī saprast ar šīm robotu sērijām. Un Foundation sērijā atkal ir, kā nu sauc, var sakot, ka Līdās es pat atcerējos, es pat sameklēju, kā to figu sauc. Jā, es viņu sameklēju un es viņu kaut kur pazaudēju. Jā, var sakot, ka ir tā vēsturiskās psiholoģijas zinātne, kas ļauj noteikt un ietekmēt to, kā attīstīsies sabiedrība kādā ilgtermiņā, kas ir arī ļoti fascinējoši meli, bet tas jau atkal nāk kaut kas cits klāt, un tiem, kas ir, viņš ir pietiekami labs rakstnieks, lai viņš par to varētu ļoti labi spēlēties, bet ja jūs esat redzējuši, lasījuši Foundation sērijas pēdējo grāmatu, tad jūs atceraties, kā viņš mocījās, lai visus šos dažādās idejas, gan par šo vēsturisko psiholoģiju, gan par robotikas 3 likumiem, gan par telepātiem robotiem, gan to faktu, ka mūsu galaktikā vienīgā saprātīgā dzīvības forma ir cilvēki. Es neatceros, kur bija pēdējā grāmatā, kur viņi aizlidoja kosmosā un visi sapūda vienā saprātā. Jā. Nu, var sakot, ka viņš čerizņemā mēģināja to visu, ko viņš bija sastāstījis, mēģināja salikt vienā lielā teorijā, kas ir ok, īstenībā man tas tīri labi patika, bet viņš ir diezgan krūts cilvēks un labi māk melot. Bet lielākā daļa no mums nemāk tik labi melot, lai varētu 3 reizes pēc kārtas samelot un pēc tam
pietiekami ticam pamatot, ka jā, visi šie meli ir patiesība. Var sakot, visi tie no mums, kas ir kādreiz melojuši, labi zina, ka vienreiz samelot, tas ir baigi forši. Tajā brīdī, kad tu mēģini samelot tajā pašā sarunā par kaut ko pilnīgi citu, tad tev jau sāk turēt aizdomās. Un vienā brīdī, un rakstot, tas ir arī vēl viens baigais mīnus, kas man šķiet, ka Harry Pottera grāmatās arī ir diezgan labi redzams, ka ja tu esi daudz dažādos veidos samelojis, tad tev ir jāsāk rakstīt un uzvesties ārkārtīgi uzmanīgi, lai to pasauli nejauši nesalaustu. Ka ir tā sajūta, ka tu esi uzbūvējis kaut kādu to savu pasauli, kas turās uz puņķiem un ilūzijām, un viņi ir tik ārkārtīgi trausls veidojums, ka tu uzraksti vienu nepareizu frāzi, un tas viss pasauli jau draudz sabrukt pašos pamatos, un tā nākamā grāmata, ko tu uzrakstīsi, var salauzt visu to, ko tu pirms tam esi rakstījis. Un man pat ir tāda sajūta, ka kaut kādā brīdī arī Harry Pottera sērija vienkārši, kad viņi tā kā drusciņi sagrāva pati sevi ar, sakot, ka ja mēs lasām Harry Pottera beigas un atgriežamies pie Harry Pottera sākuma, tad mums ir rodas jautājumi, vai, protams, visu fanu lielākais naida objekts iespēja pagriezt atpakaļ laiku. Faktiski, tajā brīdī, teiksim, tāds hardcore fans dziļi sašuts par to, ka cilvēki atļaujas izmantot, lai pagriezt atpakaļ laiku, lai varētu iemācīties vairāk zinību, bet nevar pagriezt atpakaļ laiku, lai novāktu Voldemortu. Tas ir šausmīgi absurdi. Lūk, man var sakot, ka, teiksim, ka Rowlingai bija jāraksta ļoti prātīgi, lai viņa no divu puses neuztaisītu tādu situāciju, kur cilvēki vienkārši ir šausmīgi stulbi, ka viņi nevar atrast elementāru veidu, kā novākt galveno ļaunumu. Vai galvenais ļaunais ir šausmīgi stulbs, ja viņš nevar atrast veidu, kā pakļaut visu pasauli. Man šķiet, ka arī ar tiem, kas ir lasījuši Harry Potter and the Methods of Rationality, man šķiet, ka šis fanfiks ir lieliski uzrakstīts tieši atklājot šajā pasaulē iemelotu absurdu. Viņš ir foršs tieši ar to, ka viņš pieņem visu to, ko Rowling ir sarakstījis kā pilnīgu patiesību un jautā, kas tāda aizriet. Jā. Viņš ir rada likumus, piemēram, laiku pagriezt tikai 6 stundas atpakaļ, vai arī, viņš atsilzina to visu. Nē, bet viņš paskaidro, kā šie likumi var strādāt. Jā, bet tas nav par tēmu, jo orģinālais darbs nerad nekāds. Jā, orģinālais darbs ir konkrēti salausts, un tad foršie fani mēģina to visu salīmēt. Ļoti daudzām filmām, kuras ir kaut kur salaustas, ir fanu teorijas, kas izskaidro to, kā tas viss bija patiesībā iespējams un kāpēc tas patiesībā strādā. Un tas ir šausmīgi forši, vai ne, ka kaut kas tāds veidojās, bet tajā pašā laikā tā ir arī zīme, ka autors ir kaut ko izdarījis ne tā. Un tā kā lielākā daļa no mums nav tik šausmīgi kruta, lai mums būtu vesela armāda fanu, kas nāk mums pakaļ un pielopot visu to, ko mēs esam sačakarējuši, tad būtu vajag labi, ka mēs šīs kļūdas nepieļaut jau pašā sākumā. Kas nozīmē to, ka praksē ir tā, ka, būsim reālisti tajā brīdī, kad mēs paši rakstām kaut kādu fantaziju vai zinātnisko fantastiku, tad pirmais, ko mums gribās izdarīt, ir sabāzt tur iekšā visu iespējamo. It īpaši tiem, kas raksta fantaziju, tas ir tā, ka tur ir, var sakot, ka tur ir kaut kāda viena maģija, un tad tur ir kaut kāda otra maģija, un tad galvenā varona aizbrauc uz Franciju. Bet viņi ir latvieti, un viņi nezina franču valodu. Tad vai uztaisīsim tādu maģiju, ka viņi saprot franču valodu vai ne, un tad tas atrisinās problēmu, ka neviens neko nesaprot. Tad viņi netiek kaut kādās durvīs iekšā, bet mēs varētu uztaisīt tādu maģiju, kas atslēdz durvis, vai ne? Un vienkārši, ka ir reizēm tas kārdinājums pielikt klāt vēl vienu maģiju, lai atrisinātu kaut kādu ikdienišķu sīku problēmu, ir milzīgs, un pirmajā draftā mēs to arī redzam, un tas varbūt
Labi, zinot to, cik grūti ir uzrakstīt pirmo draftu, es esmu gatava to piedot. Tāpēc, ka es to piedodu pats sev visu laiku. Bet pirmais, ko mums būtu jāizdara pēc tam, kad mēs esam šo pirmo mēlrakstu uzrakstījuši, vai tiem, kas ir mani prozisti, ir jāuzraksta sinopse, un šīs kļūst jālako sinopsē. Šeit ir daži, kurus es mācu rakstīts nopietnāk, tāpēc viņiem neļauju izpildīties. Var sakot, viņa tajā brīdī, kad tu redzi, ka tev ir dažādas maģijas, kas savā starpā nav līdzīgas. Piemēram, nesen lasīju darba pieteikumu, kur ir viena maģija, kur maģija darbojas uz asinīm un citiem sekretiem, laikam arī. Bet var sakot, bet uz asinīm toši viņi darbojās. Maģija, kas darbojas uz puņķiem, būtu vēl labā ideja. Tad bija maģija, kas darbojās ar lūkšanām, darot ilgus pacietīgus darbus. Tad bija maģija, ka ja tu pielūdz jūru, tad tu vari komunicēt ar spoguļiem. Un tad vēl bija maģija, ka ja tu esi kaut ko apsolījis turot rokā sudrabu, tad tev tas ir jāpilda. Arī tad, ja tu apsoli divas pretējas lietas. Tās ir 4 ļoti dažādas maģijas, kas, manuprāt, ir vienkārši par daudz, ka mēs neesam gatavi noticēt šīm 4 maģijām, vai pareizāk tajā brīdī, kad ja mēs esam ļoti maigi un mīļi lasītāji un sakām, labi, ok, ticu tādai maģijai, tu ļoti gribas var noticēt arī tai maģijai, tad rodas jautājums, kāpēc tad nav vēl maģijas, kas ļautu uzražot naudu, vai kāpēc nav maģijas, kas liktu cilvēkiem piespiest runāt patiesību. Var sakot, tajā brīdī, kad mēs saliekam pārāk daudz melu, tajā brīdī lasītājs jautā, kāpēc tu nepiemeloji vēl drusiņ, lai būtu vēl interesantāk. Un reizēm autori ar to, protams, izsprūg cauri sveikā, bet tajā pašā laikā faktiski ir tā, ka ir ļoti grūti tajā pasaulē iedzīvoties. Un vēl viens mīnus šiem daudziem meliem ir tas, ka ir ļoti, ļoti grūti viņiem visiem izsekot līdzi, un tu neizbēgam kaut kādā brīdī uzrakstīsi tā, ka kaut kas no tām visām maģijām, ko tu pielieto, nav var sakot, ka kaut kas nav iespējams, tāpēc, ka tu esi iepriekš sagalvojis kaut kā savādāk. Star Treks ir viens no tiem seriāliem, kas, man, protams, šausmīgi patīk, bet viņi tur ir salikuši tik daudz zinātnisku šito te, vai noticiet, tāpēc, ka tas tā diez vai varētu būt. Tur ir teleportācijas tehnoloģija, tur ir universālais tulkotājs, tur ir ceļojums ātrāk par gaismu. Un tur noteikti vēl ir kaut kādas lietas. Tas viss var būt atsevišķi, bet viss kopā teleportācija, tas tādā ziņā, ka tev sajauc visus atomus, savāc, noliek kaut kur citā vietā, man tam ir baigi jādomā līdzi, lai es tam noticētu. Tas nav tāds, ka es tam ticu, tāpēc, ka jā, no ceļošanas ātrāk par gaismu, ir teleportācija un tam līdzīgi. Tāpēc mēs tagad esam izmantojuši, teiksim, 3 nodaļās ceļošana ātrāk par gaismu, ja mēs nodaļas 2 iepriekš teleportējāmies. Jā, tur bija kaut kāds tāds, ka viņi tur nevarēja teleportēties. Man tieši svarīgi tas tika izmantot. Jā, viņiem ir jāizdomā, tas tur darbojās tādā. Bet tas jau mēs tagad nav svarīgi, ka tas nav, teiksim, ceļošana ātrāk par gaismu, piemēram, teleportēties var starp 2 stacijām. Teiksim, kaut kur ceļo kaut kur tālāk, piemēram, kur tās stacijas nav, jau jāatklāj kaut kas jauns, tad, piemēram, un tā mirklī tev nākas. Nē, viņam melot. Melot jau mēs gribējām to visu tā pateikt, jau jāsaka, kāda jēga vispār runāt, jo viss tikai par meliem. Nē, līdz tam mēs arī, faktiski tā ir tā fundamentālā sajūta, pie kā mēs nonākam. Īstenībā ar Star Trek gadījumā man pat nav iebildumu par šīm dažādajām tehnoloģijām,
Bet katru reizi, kad viņi nonāk kādā situācijā, kur viņi paliek bez tehnoloģijas, piemēram, situācija, kur viņi nolaižās uz kaut kādas planētas, viņiem sabojājās universālai tulkotāji, un viņi ir kaut kādas 3-4 dažādas rases. Tas nozīmē to, ka viņi tajā brīdī vairs nevar spēt sarunāties savā starpā, tāpēc, ka viņi nezina viens otru valodas. Tur ir rasa viens, kas runā savā džiberišā, un tur ir anglis, un tur ir francūzs, kas iespējams, ka ir ļoti iespējams, ka pie šīs situācijas ir saglabājušās arī oriģinālās valodas, un tur ir vēl kaut kāds vulkāns, kuram arī noteikti ir pašam savu valodu. Ja tie tulkotāji ir sabojājušies, tad tas nozīmē, ka viņi nevar sarunāties, vai ja viņiem nav vairs tehnoloģijas pieejas pie lielā servera. Un tas man vienmēr ir šausmīgi kaitinājis, ka viņi grib turpināt mūvēt tālāk. Bet var saprast, šīs pasaules, viņas ir kaitinošas tieši ar to, ka tev ir tā kā Alisei jānotic 5 neiespējamām lietām vēl pirms brokastīm. Un kas ir interesanti, ka teiksim, tāda Alisei, tas man īpaši nekaitina, tāpēc, ka tur man jau ir pateikts, ka viss, kas notiks, būs nonsens un absurds, un man ļoti fascinē tie mirkļi, kad es ieraugu kaut kādu patiesību. Un kad es saprotu, tas tiešām strādā, un tas ir loģiski, beidzot, painot. Jā, un vēl viena fundamentāla, teiksim, pirmais, ko jums gribēsies jautāt tiem, kas šobrīd domā par saviem rakstāmajiem darbiem, vai man šos melus ir precīzi jāformulē. Un atbilde ir tāda, ka, manuprāt, tas nav absolūti nepieciešams, ja jūs rakstāt vienu noslēgtu darbu un nerakstīsiet turpinājumu. Un ja jums neviens nav atnācis un pateicis sev, klausies, vecīt, tur ir 4 dažādas maģijas, kāpēc jūs viss vienlaicīgi strādā un kāds ir tas kopīgais fizikas likums vai maģijas likums, kas jūs visus apvieno, tikmēr viss ir kārtībā. Ja jūs zināt, ka tā pasaule pati par sevi turās kopā un tie iekšējie likumi visi darbojās, tad jums nav obligāti jāraksta, mani mēli ir tādi un šitādi. Bet tikko jūs mēģināt rakstīt turpinājumus, tikko jūs mēģināt rakstīt vairākus stāstus vienā un tajā pašā pasaulē, tad jums būtu pašiem prašdisciplīnas nolūkos jāformulē tie noteikumi, ko jūs paši esat sev uzstādījuši, lai jūs viņus nejauši kādā kārdinājuma brīdī nesalaustu un neieviestu pēkšņi kaut ko jaunu, kas patiesībā nebūtu viņas iespējams. Lūk, un tas izklausās šausmīgi, es pieņemu, ka tas izklausās šausmīgi agresīvi pasaka viens likums un viss, bet cik es pati esmu rakstījusi tajā brīdī, tik ilgi, kamēr manā darbā ir iespējams jebkas, vai tik ilgi, kamēr manā darbā ir kaut kas tāds, par ko es saku, es nezinu, kā tas notiek, tas tur tā vienkārši notiek, tur ir mistiskās būtnes, kas to visu organizē, vai ēdienu viņiem vienkārši piegādā, un tad ir tas, ko viņi apzīmē ar vārdu studiju, kas ir mistisks spēks, par ko neviens neko nezina. Tikmēr man ir grūti rakstīt vienkārši tāpēc, ka es pati nezinu tos savus pasaules noteikumus, un tāpēc es nezinu, kurā brīdī es viņus pārkāpju un kurā brīdī es viņus nepārkāpju. Tajā brīdī, kad es viņus esmu noformulējis, tajā brīdī es varu pret šiem noteikumiem cīnīties vai mēģināt viņus apzināti pārkāpt un paskatīties, kas notiek, vai es varu nostādīt savu varoni pret šo likumu un teikt, klausies, likums ir tāds, bet tev šausmīgi gribās viņu pārkāpt, vai pamēģini to izdzīvot, pasties, kas notiks. Protams, viņš pēc tam dabūtu mutu briesmīgi, un tas ir tieši šajās robežās starp tieši tajās vietās, kur ir nodefinēts stingrs likums, ko nedrīkst pārkāpt, tieši tajās arī veidojas visa interesantā darbība.
Faktiski tas viss stāsts veidojas nevis uz tā bāzes, kas ir iespējams, bet uz tā bāzes, kas ir neiespējams. Jo labāk mēs zinām to, kas nav iespējams, jo interesantāk mums pašiem ir rakstīt, tāpēc, ka mēs varam iet pret to, kas nav iespējams. Un, protams, stingri ņemot, jebkurā darbā ir kaut kāda tāda nosacītība, ka, principā tas ir iespējams, bet šajā darbā mēs to nedarīsim. Bet būtu ideāli mēģināt šo nosacītību samazināt līdz minimumam. Un kas ir interesants faktors, ko daudz cilvēki droši vien nepamāna, ir tas, ka faktiski katrā literārā darbā, arī tad, ja tā nav fantastika, tā nav fantāzija, gandrīz vienmēr ir kaut kāda veida meli, kuriem autors grib, lai mēs noticam. Piemēram, psiholoģiski sačakarēti vīrieši sniedz ārkārtīgi labu seksu. Tad mēs lasām 50 Shades of Grey, kas ir. Var sakot, ja mēs neticam tam, ka psiholoģiski sačakarēts vecs ir ļoti labs seksā, tad tā grāmata mums liekas pilnīgi sūds, bet tikko mēs tam noticam, tas ir ārkārtīgi lieliski. Es gan viņu neesmu spējis palasīt. Bet ir ļoti daudz grāmatas, kas balstās uz tādas premisas, ka, ja tev ir mīlestība pirmajā acu uzmetienā, tad no pirmā seksa automātiski notiks sapaugļošanās. Tā vienkārši ir. Un pēc tam jāšķirās, bet tas ir izrietoši no apaugļošanās. Vai vīrieši ir cūks un sievietes ir. Vīrieši ir skopuļi un mantrauši un sievietes ir labas. Vai sievietes, visas sievietes ir kucis un es te tā kā tāds baltais princes staigājis, tad viņām nevar izvēlēties. Ka faktiski katrā grāmatā ir šī viena doma, kurai mēs dzīvi ievelkam elpu, noticam, kamēr šī pamatdoma sakrīt ar mūsu priekšstatu par to, kāda pasaule ir. Kamēr grāmata melo mums tādā veidā, kā mums patīk, vai mums liekas tā grāmata pēda forša, tur viss ir patiesība. Tad, kad viņi melo kaut kādā tādā veidā, kā mēs neticam, tad mēs uzreiz sakām, ka tā grāmata ir pilnīgi sūds, kā vispār tāds puļķības var rakstīt. Tādā ziņā, protams, pats jocīgākais ir tas, ka autori jau paši to lielākajā tiesā gadījumu neapzinās un nemaz nedrīkst apzināties. Jā. Tu nerunāts reiķinās ar to, ka tu sāki pašā sākumā? Droši vien. Pašā sākumā sāki ar to, ka Kad drīkst saprot. Es tev nenonāku, bet pašā sākumā sāki ar to, ka jābūt tikai šiem te, ka vajadzētu neņemt vērā vai izvēlēties, kam rakstīt. Jā. Pašā priekšā pirmie teikumi, vai tad šīs pēdējās divas lietas, kas pieminēja, šīs te overpower spēks, teiksim, divine intervention un šīs te specifiskās emocijas, vai tad, principā, tam nebūtu jābūt atbalstāmiem un nesaistītiem ar taviem vieniem meliem, jo tu jau pieņem, ka viņi tic, ka tie nav meli, bet īstenībā šīm te tavam žanram. Ko es gribu teikt, ir principā, tu vari izvēlēties savus grāmatas galveno to melu premisu, tā kā tu saki, kas būtu labi un neiziet plašāk. Taču vienkārši neuztvert par meliem kā tādu grāmatu, ja tavi lasītāji tic Dievam. Ka tev nemaz nav meli šajā, ja tu izvēlēsies šo žanru un neņemt vērā. Un tādējādi tu vari būt daudz plašāk un nepārkāpt savus melus. Vai tas pats, kad visi šie psiholoģiski nelīdzsvaros vīrietis, pasaka Dievs, protams, ka viņi liels seksā. Tur nav korelācijas. Kādas starpības tiem, kas uzskata, ka vīrieši vispār seksā nav nepieciešama? Lesbietis, ko nelasīs? Es vienkārši gribu teikt, ka varbūt tās, ka tie, ja tu esi izvēlējies žanru, ka pārējais vienkārši nav meli, ka tu vari būt daudz plašāk tajā. Es izvēlas autoriem. Jā, autoriem ir žanras atvainojums. Nē, teiksim, faktiski tas ir jautājums par to. Es pieļauju, ka tie, kas, var sakot, ka, protams, ka mēs rakstām grāmatas tiem lasītājiem, kas grib noticēt tiem meliem, ko mēs viņiem stāstām. Tādā ziņā, ka, ja es rakstu space opera, tad es principā pieņemu, ka viņu lasīs cilvēki, kas ir
spējīgi noticēt tam, ka ir iespējams ceļot ātrāk par gaismu, tāpēc, ka Space Opera, kas notiek šausmīgi lēni un visi pamazām apmirst, kamēr nonāk līdz nākamajai planētai, ir, tomēr sakot, tik ļoti iet pretī žanru konvencijām, ka cilvēki justos neveikli par to, viņiem pasaka, kā ir patiesībā. Var savot, ka rakstot fantāziju un fantastiku, mēs rakstām cilvēkiem, kas ļoti labprāt gribētu noticēt tam, ka ir iespējama zinātnes attīstība līdz galvu reibinošiem šitiem te, un es pat tam gribu noticēt. Jā, var savot, es absolūti ticu tam, ka ir iespējams mākslīgais intelekts, un es ceru, ka ir iespējams ceļot ātrāk par gaismu, un man ļoti gribētos noticēt, ka ir iespējams teleportēties, un ka nav jākrāpājās ar visu to iešanu no viena punkta līdz otram punktam. Man visam tam gribās noticēt, tāpēc es to šajā gadījumā principā tev būtu jāpievēršās tikai šim te vīrietim. Tam, kurš ir. Jo viss pārējais taču jau notiek. Tev nenāks melot par to, ka tu lidot ātrāk par gaisu, vai tā, tev nāks tikai strādāt pie šī vīrieša. Jā, vai ne? Vienkārši. Es domāju, ka, teiksim, ka šeit mums droši vien būtu jānošķir tie meli, ko autors pats apzinās no tiem, kurus viņš neapzinās. Var sakot, tas ir tas pats jautājums par to, ka Tolkiens rakstīja garlaicīgus aprakstus, es taču arī varu, vai Azimovam ir sūdīgi dialogi, es taču arī tā varu rakstīt. Teorētiski, protams, jā, ja mēs varētu nokontrolēt pilnīgi visus citus faktorus, precīzi atlasīt tos melus, kuriem lasītāji grib noticēt un uzrakstīt grāmatu ar visiem šiem meliem, es domāju, ka tas būtu, ka tas visnotaļ strādāt. Un, teiksim, Star Trek, man liekas, tieši ar to arī strādāt. Tur ir visi tie meli, ko mēs gribam noticēt, bet mēs nevaram izkontrolēt, ko mēs paši vēl piemulējam klāt, tāpēc mēs esam stūri. Man viens jautājums. Jā, ļoti labi strīdīties, tas ir pareizi. Kāpēc tu sauc par meliem? Es tieši to pašu gribēju teikt. Tieši tāds termins, jo... Alternatīvā patiesība. Kāpēc tad vienmēr fundamentāls pieņēmums, kurš ir darba pamatu, kur lasītājs vienkārši pieņem, lai izbaudītu to darbu? Jā. Es to saucu par meliem, tāpēc, ka es izēju no savas rakstnieku perspektīvas, un man ir vieglāk nosaukt melus par meliem, nevis fundamentāls pieņēmums, kuru lasītājs pieņem, lai arī tas ir. Tajā darbā tas nav meli, tur jau tā lieta, ka iet darba ietvaros nē, tāpēc es saku, rakstnieks var samalot vienu reizi, jo rakstnieks ir ārpus savu darbu. Un pat arī tad, ja nav neviena reizi. Rakstnieks ir konkrēts cits, es nezinu kā par tevi, bet vispār konkrēts rakstnieks, kas tavā darbā iejūtas tā, ka viņš nejūt to kā meli, viņš vienkārši to iztēlo, varbūt izjūt kā viņš to rada jaunu pasauli. Un tas ir tieši tas, kā mēs tajā brīdī, es esmu redzējis tos rakstniekus, visu laiku, es klausos visu laiku tiem vārds, meli, man jau tas pacenēm pilnīgi. Sorry. Es izmantoju šo vārdu tieši tāpēc, lai cilvēkus kaitinātu un viņiem tas pievērst uzmanību un pateikt sev pašai teikt skarbas lietas, lai viņas saprastu, ka tas tā ir nevis mīļi pērkot apkārt. Un varbūt, ka tik traki nevajadzētu, tik alternatīvi to patiesību. Ko tad apteikt? Tad jau nav jāgas vispār rakstīt, ja tas viss tiek nolikts kā meli. Nē, melot nav slikti. Ja tu domāji, ka es saku, ka melot ir slikti un tā nedrīkst darīt, tad tas ir... Nē, to var traktēt dažādi. Nē, es pirmkārt tie rakstnieki, kas atnāk un saka, es jums tajā brīdī, kad tev rakstnieks atnāk un saka, un es uzrakstīšu visu patiesību tā, kā ir, izlasi manu grāmatu. Tad tajā brīdī tas 100% zina, ka tas ir cits jautājums, jā. Man liekas, ka ir normāli zināt to, ka tas, ko tu raksti, tas nav patiesība. Un tajā brīdī, ka ir šausmīgi tieši bīstams, vēl jau vairāk. Bet, teiksim, kā darba teorija man daudz labāk strādā frāze, tie ir meli nevis. Tā ir alternatīva patiesība vai teorētiski tas tā varētu būt, ja mēs pieņemam... Viss tas var būt, viss ir iespējams, visums ir bezgalīgs. Un tajā brīdī, kad mēs sakām, ka viss ir iespējams un visums ir bezgalīgs, tieši uz šīs premisas dzīvot ir vajag forši, varbūt rakstīt kaut ko,
ja var notikt pilnīgi jebkas, tad tur vairs nav pilnīgi nekā, par ko būtu jācīnās. Ir jau, teiksim, zinām, loģikas likumi, teiksim, un vēl arī, vajag. Bet, protams, vai tajā dziļināties iekšā tur? Te gan vairāk nav runa par filozofijas terminu likumiem, kā psiholoģiju, jo tas ir dažādi apziņas stāvokļi, ja? Psihologi izšķir asociētu un disociētu attieksmi, ja? Tas disociētais, ka mēs skatāmies tā kā no malas. Mēs apzināmies, ka tie ir mēli, ka mēs te mānamies. Bet aizraujošu grāmatā uzrakstīt nevar. Aizraujošu grāmatu uzrakstīt ir tad, kad autors pats ir spējis iet tik dziļi iekšā, ka viņš vairs nejūt tikai mēli. Tur ir divas lietas. Viens ir tas, ka... Tā pasaulē jābūt konsekvencei, viņi ir jābūt saskanīgai. Tur nevar būt nesaskanīgas vietas. Bet, ja kurā gadījumā, ja autors nav iegājis tik dziļi tajā visā iekšā, kā viņš aizmirst, ka tā nav īstenība, tad arī lasītājs to tā neizjutīs. Nē, tas ir absolūti, protams, tā ir pilnīgi taisnība, bet tieši tādā ziņā, ka es absolūti piekrītu tam, ka tajā brīdī, tieši tajā momentā, kad tu raksti un tu esi jau savā pasaulē iekšā, tev ir jābūt viņā iekšā. Bet, lai tu varētu būt šajā pasaulē iekšā, tev ir ļoti labi jāzina, kur ir viņas robežas. Tāpēc, ka citādi vienā brīdī tu uzpūt tādu ziepļu burbuli, un tajā ziepļu burbulī tu zini, ka tā ir vesela pasaule, ka tur viss ir pa īstam un ka tur nav nekāda mela, tas ir īstais. Tas ir īstais, bet tajā brīdī, bet tev ir ļoti labi līdz ar to jāzina, kur ir tā ziepļu burbuļa robežas, jo, ja tu vienā brīdī izspērsies no viņa ārā, ja tu vienā brīdī Rowlinga uzrakstīs, vispār Voldemortam vajadzētu uzmest atombumbu, un tas atrisināt problēmu vienreiz pa visām reizēm. Paņemt viņu nošaut ar Kalašnikovu, viens nav teicis, Voldemort nevar nošaut ar Kalašnikovu. Tajā brīdī, kad tu nezini savas pasaules robežas, tajā brīdī tu vari šo ziepļu burbuli netīšām pārplēst, un pēc tam tu vairs neko nevar izdarīt. Tajā brīdī, kad tu vairs nespēji noticēt savai, tajā brīdī, kad tu esi pārplēst šo ziepļu burbuli, tajā brīdī pazūd gan tā iedomātā pasaule, gan viss prieks rakstīt. Un tīri no rakstīšanas perspektīvas es baigi labi zinu to sajūtu, ka es uzrakstu kaut ko tādu, kas to ziepļu burbuli pārplēš. Man liekas, ka tajā brīdī tas bija pareizi. Kas tur var neuztaisīt maģiju, kas atslēdz durvis. Un pēc tam es saprotu, ja ir tāda maģija, tad kur tad ir patiesība? Un tajā brīdī, kad man no darba iekšpuses jājautā, kur tad ir patiesība, tajā brīdī man kļūst grūti rakstīt. Tā ka jā, var sakot, protams, ka tur ir, ka šiem abiem stāvokļiem ir jābūt kaut kādā veidā vienotiem. Faktiski, ka tu esi spējīgs domāt gan atsvešināt un pateikt, kur te ir uzpūt šito te, un tev vienlaikus ir jāspēj būt tur iekšā, un no iekšpuses skatoties jāredz, lūk, šeit viss ir patiesi un šeit viss strādā. Mana metode, kā es to daru, ir ļoti precīzi pateikt, ka šitais te ir tas mans ir burbulis un nekas cits. Lūk, bet es pieļauju, ka tajā brīdī, kad mēs lasām grāmatas, tad mēs nedomājam, mēs varētu noticēt šitiem te peliem, un tad nekam vairāk citam neticēsim. Viss pārējais ir kaut kas tāds, ko mēs nolieksim un uzstīsim autoru par idiotu. Es domāju, ka lasot, tas ir pilnīgi savādāk. Jo lasītāji jau arī, teiksim, grāmatas vai tā ir dažādi. Ir jau tādi, teiksim, kas ir kritiķi, jā, un ir tādi, kas, teiksim, grāmatas lasa, lai izjustu to, lai iejustos tajā pasaulē un, teiksim, izbaudītu, ko tā pasaule spēj sniegt. Teiksim, tur jau ir tā arī, zinām, mērā tā skats no malas un, teiksim, iejusšanās iekšā. Bet cik īstenībā šajā brīdī parādās jautājums par rakstnieka atbildību tādā ziņā, ka tomēr lielākā daļa lasītāji arī kritiķi. Vismaz cik es esmu bijis kritiķis, tur man vienmēr arī ir gribējies iet līdz autora pavadiņā un ticēt visam tam, ko autors man saka. Un tā sajūta, kad autors tevi ir tīši vai netīši samūdējis kaut ko, tā ir tik šausmīgi nodevīga. Tā, ka es viņam ticu, un tad viņš man pasaka kaut ko pilnīgi nepareizi un šausmīgi.
gribās strādāt un spiest grāmatu pret sienu un teikt, kāpēc tu man to nodarīji. Vai skaļi sabiedriskā bāze. Oh, come on! Vai ne? Man liekas, ka man ir labs piemērs. Jā. Man liekas, ka man ir labs piemērs. Teiksim, gan man patīk, es izlīdzu gan šo emocionālu, gan šo fizisko, tad tas, ko viņi saka, ir ļoti grūti, ja tu esi paziņojis, kad man pastāv 4 maģijas, rūgums, ūdens, zem, gaiss, ja, un tā tālāk, un viņas ir 3 grāmatās aprakstīts, un ļoti plaši un lieliski, un viss darbojās. Un tad pēkšņi paziņot, ka, bet tā viena rase, ja, uz kur nedarbojas nekas. Ja. Uz kur nedarbojas nekas. Vai tad ir šis emocionālais pieejams, ko mēdz dažādām bērnu fantāzijas grāmatām lietot, kā kur ir absolūtais ļaunums, tā kā ļoti liels, tur, nezinu, puķis, ja. Bet viņš pastāv tikai bērnu galvās, ja, un var nodarīt ļaunu tikai pieaugušajiem, vai tikai bērniem, vai tikai īstenībā elfiem, ja, vai vēl labāk. Tieši šādos mirkļos, kad autors ir ļoti izstrādājis kaut kādu vienu darbu un savu daļu darbu, un tad izmetis savā ziņā miskastē, tad rodās tas jautājums arī tiem, kuri izbauda šo darbu tikai tāpēc, ka, lai lasītu fantāziju. Jo es ļoti labi saprotu, ko tu saki par to, ka, lasītājs ir ļoti būtisks, un ja šis nav tas kritiskais lasītājs, tad var būt ļoti plaši, bet arī šo kritisko lasītāju var nokaitināt, ja pēkšņi tiek izmests. Un tad tam nav jābūt tieši fantāzijas literatūrai obligāti. Nē, jā, piemēram, man liekas, ka es nelasu tā saucamo realistisko literatūru, tāpēc, ka ļoti kaitina daudz vairāk. Tas var būt karējs, viņš visu mūžu bijis desantnieks un pēkšņi tagad dodas, kā jūras flotē darboties par stūrmani, kas tas? Tā, kurš grib vēl man iebilst, man šobrīd patīk tas, ka jūs ar mani strīdaties un sakāt, ka es... Es atcerējos to par foundation, par psihovēsturi saucās. Jā, bet tā bija šausmīgi forši. Man tas ir viens no mīļākajiem cikliem, ko es esmu lasījis. Bet es personīgi tur nesaskatu tādu milzību. Nu, labi, es varbūt neesmu visu atzīmolu lasījis, jā, pilnīgi. Teiksim, sākot no AS robots, jā, bet, piemēram, tas cikls foundation, man liekas tāds ļoti labs. Es nezinu, vienīgais, vai tu domā to foundation. Man viņš ļoti patīk. Es vispār, respektu Zīmovam, ka es tiešām biju gatava pieņemt tik ļoti daudz. Es vienkārši tikai domāju par to, gribēju to pajautāt, vai tas foundation un zemē, ja, tas nozīmē, kad viņi nonāk, tā visa grupiņai nonāk, tur meklējami to veco zemi nonāk, beidzot atrod, ja, un tad tur, un par tā ideja par to geju, par to planētu, kas ir, kā vienots vesels saprāts, ja, un ka, teiksim, viņiem jāizšķiras par to, vai, teiksim, visai galaktikai tādai kļūt, vai, teiksim, ir citu zemi, ja. Vai ar to beidzas, tas viss cikls, vai ir turpinājums tam vēl? Man liekas, ka tur bija vēl kaut kādu spin-off, kurus neesmu lasījusi, bet es zinu, ka ir kaut kāda tur šito te prelūdija foundation un vēl kaut kāds tur, bet ko ir rakstījuši jau pēc Azimova nāves vai no viņa priekšrakstiem, bet vai tie attiecas, teiksim, chronoloģiski ieņemam mēs to ciklu. Tu zini, godīgi sakot, es viņas nekad neesmu lasījusi, diemžēl, kāds ir lasījis un zinu, man ir tā, ka es lasīju tos foundationus visus. Jo, principā, tas foundation un zina liekas tāds kā... Es zinu, ka viņiem ir vēl... Es nezinu, vai konkrēti specifika ir tik būtiski. Bet, katrā ziņā tā pēdējā grāmata ir ļoti tipiska. Man liekas, ka viņš principā ir kā to visu savāk tādā vienotā sistēmā, kāpēc tas viss strādā. Bet, tur var just to, ka autoram ir reāli grūti, ka viņam bija vajag grūti to visu. Man personīgi liekas, tas ir viens no labākajiem. Viņš ir ļoti grūts. Nē, man absolūti viņš patīk. Tas, ka es saku, ka... Es vairāk reizes lasīju, mēģinājis arī vērtēt, ka tā tīri kritiski šo to, ja, teiksim, dažas lietas esmu pamanījis, ja, kuras, teiksim, varbūt, bet tā, bet kopumā, Un cik darbus var nosaukt vēl tieši tikpat labus citiem rakstniekiem? Tā taču ir ideja. Kā foundation? Nē, tieši cik darbus, tu izmanto tieši tādu pašu stilu, tu vari nosaukt, kas tev arī tikpat ās un patīk. Tā taču ir doma.
Jo viņiem visu laiku saka, ka jā, ir šie lielie ģēniji, kas ir spējuši izjūt visdažāko lietu, jā, bet lai tu pats būtu fantāzijas rakstnieks, tev visticamāk šī lieta var nestrādāt, jo tu neesi zīmols. Vairāk ir runa par zinātnisko fantāziju. Jā, bet es tev prasu nosauc citus zinātniskās fantastikas darbus. Ir kaut kas vēl, kas bet es esmu šit daudz lasījis tagad uz visus uzreiz tā uz sīvienu galvā. Nosauc vienu. Es arī tagad domāju, ja. Es šausmīgi ceru, es īstamā negribu būt kaut kā alternatīvs. Tas visnotaļ viedoklis, ka es saku, ka viņš īsti neatbilst lekciju būtībai. Bet, katrā ziņā es saku, man šausmīgi patīk Foundation, tāpēc es pie viņa piesēros, tāpēc, ka es sasros, ka es visu laiku lasīju un baidījos, vai tikai lūdzu, neizdara kaut ko tādu, kas man sabojātu visu sēriju. Un tā nav forša sērija. Un ir tīpaši, teiksim, bet ir arī autori, kuriem mēs zinām, ka mēs varam uzticēties. Un, teiksim, tajā brīdī, kad es lasu zīmolu, tad es zinu, ka es viņai varu ticēt. Tajā pašā laikā, teiksim, ja es paņemu kaut kādu grāmatu, vienkārši ir iznākusi jaunam autoram jauna grāmata, kuru tagad es varētu palasīt. Un es viņu atveru un es redzu, ka tas autors man pasaka kaut ko vienu, kam man ir jānotic, un viņš pasaka kaut ko otru, kam man ir jānotic, un viņš pasaka vēl kaut ko trešo, kam man arī būtu jānotic. Un tad man ir tāda sajūta, vai es gribu šim autoram atdot savu sirdi un riskēt ar to, ka viņš saspricinās manu ziepju burbuli vai nē. Un ļoti bieži reizē man izdodas noticēt 5 neticamām lietām vēl pirms brokastīm. Bet reizēm ir tā, ka es vienkārši to grāmatu tā arī izlasu ar tādu skeptisku, vai tad izdosies vai neizdosies. Un tas mums visiem ir bijis tā sajūta, ka mēs lasām kaut kādu grāmatu visu laiku, lūdzu, neizdara puļķību. Tas ir, es nezinu, varbūt tas vienīgais tā ir. Bet, jā, lūk, bet jūs sakat vēl kaut ko, man ir laiks. Lūk, paldies jums. Mani met projām, jūs bijāt ārkārtīgi auglīgi. Es atvainojos par visām savām pretrunām. Es ceru, ka tas jums nāca klāt.